Vēl klāt ir septembris, kad Eiropā tiek atzīmēta uroloģisko saslimšanu nedēļa, kas paralēli sirds asinsvadu problēmām kļūst arvien aktuālāka cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Iepriekšējos gados šai nedēļā vairāk uzmanības tika pievērsts vīriešu veselībai, prostatai un prostatas vēzim, bet tā kā uroloģija ir saistīta arī ar nieru darbības traucējumiem, šogad urologi vēlas stāstīt iedzīvotājiem visā Eiropā par nierakmeņu izraisītajām veselības problēmām, kas skar arī sievietes. Kāpēc veidojas nierakmeņi? Šajā sakarā varam teikt, ka nierakmeņa slimība joprojām ir aktuāla un ļoti aktuālāka attīstoties urbanizācijai, mūsdienu uzturam, un varētu teikt, ka nierakmeņi ir modernās civilizācijas pavadoša problēma. Smejoties, varētu teikt, ka nierakmeņi veidojas no labas dzīves, ko pierāda slimības augstais procents attīstītajās valstīs, Ziemeļvalstīs, Dānijā, kur ir uzturs bagāts ar olbaltumvielām. Arī Latvijā šī problēma ir aktuāla. Nereti cilvēki ar pēkšņām sāpēm sānos, mugurā, nezin, kur griezties, nezin, kas ir par viņu par cēloņu šīm sūdzībām. Nierakmeņa slimības izcelsmē, kā jau minēju, viens no galvenajiem ir diētas faktori, uzturā daudz un intensīvi lietotāji olbaltumvielu, tā skaitā gaļas produkti, kas skābina urīnu, veido koncentrētu urīnskābes daudzumu urīnā, no kā veidojas urīnskābes akmeņi. Akmeņi var būt dažādas etioloģijas, to ārsts katrā gadījumā izvērtē un tālāk dod arī pacientiem rekomendācijas akmeņu slimības novēršanai. Bet akūtās situācijās, protams, ir nepieciešams griezties pie urologa steidzamā kārtā un precizēt diagnozi un nozīmēt attiecīgo ārstēšanu. Nierakmeņa dzīves laikā ir apmēram 10 līdz 15% iedzīvotāju. Kādi ir to ārstēšanas veidi? Nierakmeņa ārstēšanas veids var iedalīt 3 veidos. Tas viens ir dzīvesveida maiņa, adekvāts uzturs un adekvāts šķidruma daudzums. Otrais ir zāļu terapija, ir nierakmeņa formas, ko var izšķidrināt ar zālēm un aizkavēt ar zālēm. Trešais veids tātad ir akmeņu skaldīšana un akmeņu izņemšana dažādos veidos. Mūsdienās mēs varam izārstēt praktiski visus akmeņus, un atbilstoši akmens izmēram ir pielietojama šāda vai tāda tehnoloģija. Latvijā lāzeru tehnoloģijas, kā arī nierakmeņu diagnostika augstā līmenī ir pieejama Gaļezaru un Paula Stradiņa slimnīcās, kā arī Liepājā un Daugavpilī. Akmeņu skaldīšana ir 2 veidi. Ārpus ķermeņa skaldīšana, kad slimnieka organismā nekā netiek ievadīts, viņš vienkārši apguļās uz speciālas aparatūras, uz speciāla galda, un apmēram 40 minūšu laikā akmens tiek skaldīts. Pēc tam viņš brauc mājās, un to akmens šķembiņus, kuras tiek skaldīts mazas un smilts, izved kopā ar urīnu. Šis ārstēšanas veids ir pieejams ARSā, tā ir ambulatora procedūra valsts apmaksāta, un tā tad cilvēks var nākošajā dienā jau strādāt. Un otrs variants ir akmeņu skaldīšana kontaktceļā, tātad cilvēka organismā atkarībā no tā, kur atrodas akmens, tiek pievadīts enerģijas avots. Enerģijas avoti ir 3 – lāzers, ultraskaņa un elektrohidrauliskais efekts. Ar mums Stradiņos ir 3 skaldītāji, un atbilstoši no akmens blīvuma, kur viņš atrodas, tātad izvēlas skaldītāju. Ja ir kontaktlitotripsija, tad vienmēr ir anestēzija, ja, jo cilvēkam mierīgi jāguļ, un pārsvarā tātad ievada mīkstus, ļoti tievus instrumentus caur dabīgajām cilvēka atverēm, nokļūstot urīna pūslī un nierē, un tā tad vizuālā video kontrolē tas akmens tiek skaldīts. Un nelielā daļā gadījumā ir nepieciešams neliels grieziens, lai instrumentu ievadītu tieši nierē un akmeni skaldītu nierē. Šīs procedūras pārsvarā tiek izdarītas vienas dienas stacionārā, līdz ar to tā ir valsts apmaksātas procedūra. Uroloģijas nedēļas ietvaros Eiropas urologu apvienība ir atvērusi speciālu mājaslapu, kur ik viens var iegūt informāciju par šo slimību, tās izpausmēm un ārstēšanas iespējām. Nierakmeņi var būt arī kā prostatas simptomu sarežģījums. Piemēram, pie palielinās prostatas
samazināts ir urīna iztukšošanās ātrums, rodās atpakaļ spiediens uz nierēm un sekundāri veidojas nierakmeņi. Iepriekšējos gados mēs tiešām pievērsāmies daudz prostatas vēzim un labdarīgai prostatas palielināšanās problēmai. Jāsaka, ka šī aktualitāte joprojām nav zudusi. Vēlreiz vēlos apliecināt to, ka Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Igaunija ir riska zonā ar ļoti augstu prostatas vēža mirstības rādītāju, un Latvijas vīriešu mirstība Eiropas Savienības kontekstā ir 3. vietā pēc abām blakus valstīm. Iziet no šī, noteikti vēlas pievērst uzmanību Latvijas kungiem, apmeklēt ārstu urologu, noteikti PSA pie ģimenes ārsta, saņemt konsultāciju par iespējamu risku saslimot ar prostatas vēzi. Kā novērots visā pasaulē, prostatas vēža pacientu skaits arvien pieaug. Cik apzinīgi ir Latvijas vīrieši rūpēs par savu veselību? Es gribu uzteikt Latvijas vīriešus, es gribu teikt, ka viņi ir aktivizējušies, viņi tāpat domā par savu veselību un par savu dzīvību kā sievietes un nāk pie mums un interesējās, kas notiek jauns pasaulē. Un viņi ir pelnījuši, lai viņi saņemtu vislabāko ārstēšanu. Protams, kā latviešu mentalitāte, gan sievietes, gan vīrieši revolūciju netaisa. Varbūt sievietes ir nedaudz sākotnēji aktīvākas, bet būtu jātaisa revolūcija par to un jācīnās par savu dzīvību, par savu veselību. Prostatas vēzis labi pakļaujas ārstēšanai, un tomēr pēc slimību profilakses un kontroles centra datiem 2011. gadā no 888 pacientiem ar prostatas vēzi, kuriem šī diagnoze uzstādīta pirmo reizi, apmēram 1/4 daļai tas ir metastātisks. Vai šiem pacientiem var palīdzēt un kāda ārstēšana tiek izmantota? Visos prostatas vēža gadījumos faktiski ārstēšanas taktiku mēs izlēmjam onkologu konsīlijos, kā visām onkoloģiskām slimībām. Un prostatas vēža ārstēšanā piedalās tātad 3 speciālisti pamatā. Tas ir ķirurgs, tas ir staroterapeits un tas ir onkologs ķīmijterapeits. Un parasti ārstēšana lielākoties uzsāk urologi. Tātad vai nu tās ir operācijas uzreiz, vai teiksim, tā ir sākotnēji hormonterapija, kurai sako tālāk ārstēšana, bet katrā ziņā to darbu parasti sāk ķirurgs, urologs. Ja konsīlijā kaut kāda iemesla pēc noteiktiem parametriem, noteiktiem pacienta vai slimības faktoriem ir nepieciešama staroterapija, tad šo ārstēšanu uzsāk staroterapeits. Mēs, onkologi ķīmijterapeiti, pieslienamies prostatas vēža ārstēšanai vēlākā etapā. Parasti tādā gadījumā, ja šī slimība kļūst metastātiska, tātad slimība progresē, neskatoties uz iepriekšējo ārstēšanu, tad pieslēdzamies mēs lielākoties. Tāda ir apmēram tā secība. Jāsaka tā, ka kopumā prostatas vēzis nav no tiem audzējiem, kas nepadodas ārstēšanai. Prostatas vēzis padodas ārstēšanai, ja to saulaicīgi sāk, un ir arī dažādi ārstēšanas veidi, kā es jau minēju. Viena no tām medikamentozām sākotnējām ārstēšanām parasti ir hormonterapija, taču ir zināms, ka šie audzēji, metastātiskie prostatas audzēji, var kļūt tā saucamo hormonu refraktāri. Tas nozīmē, ka šie pacienti vairs uz hormonterapiju nereaģē un jādomā kāds cits ārstēšanas veids. Un tad tas ārstēšanas veids ir ķīmijterapija. Tātad mēs lietojam ķīmijterapijas medikamentus šī prostatas vēža ārstēšanā. Te jāsaka, sākās tā problēma Latvijā, ka visā pasaulē jau ja nemaldos, kopš 2003. gada praktiski kā efektīgākais līdzeklis prostatas vēža ārstēšanā, kas ir kļuvis nejūtīgs pret hormonterapiju, ir docetaksels. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, šis medikaments ir iekļauts valsts budžeta līdzekļiem apmaksājumās ķīmijterapijas schēmā, bet, diemžēl, kompensējamo zāļu sarakstā tā nav. Respektīvi, kad pārstāj strādāt hormonterapijā, tad vēl ir opcija pielietot paliatīvo ķīmijterapiju. Un mūsu valstī pavelti var dabūt tādu nepārāk efektīvu medikamentu
mitoksandronu. Ja pacients ir spējīgs priekš sevis nopirkt labākas zāles, tad ārsts viņam piedāvā nopirkt medikamentu, kas uzradīs labākus rezultātus pētījumos, tas ir docetaksels. Un ir pierādīts, ka šis medikaments ir labi efektīvs pacientiem ar prostatas vēzi. Latvijā šis medikaments ir. Mēs ar šo medikamentu strādājam jau ilgus gadus. Sākotnēji strādājam ar krūtsvēju pacientiem. Un tātad šis medikaments ir pieejams, bet šis medikaments nav kompensēts prostatas vēža slimniekiem. Tas ir kompensēts arī, jāsaka, ar nosacījumiem krūtsvēža pacientiem, ar nosacījumiem tikai profilaktiskā terapijā, kas arī būtībā nav pareizi. Bet prostatas vēža pacientiem nav kompensēts, kas ir tā lielā problēma. Un kas notiek? Mēs vienmēr lūdzam pacientam pašam pirkt šo medikamentu, bet ne visi to spēj izdarīt. Mēs varam tad ievietot pacientu stacionārā, lai viņš saņemtu šo medikamentu, bet stacionārā naudas nav. Kā jūs ziniet, ka visur ir finansiāli ierobežojumi, un mēs nevaram nodrošināt pacientam šo ārstēšanu arī stacionārā. Tāpēc tā ir ļoti liela problēma, un nav saprotams, kāpēc tik ilgi esošs medikaments un efektīvs medikaments prostatas vēža ārstēšanā nav iekļauts kompensācijas sistēmā. Kādi ķīmijterapijas medikamenti prostatas vēža ārstēšanai pašreiz ir valsts apmaksāti? Praktiski, godīgi sakot, mums pat īsti medikamentu, ko lietot, izņemot docetakselu, nav. Tāpēc, ka šis mitoksandrons, ko ilgus gadus pielietoja, tas arī nav brīvi iegūstams Latvijā šis medikaments. Tā kā mums principā nav citas izējas. Tas ir valsts apmaksāts, bet nevienmēr šīs piegādes ar šo medikamentu ir pietiekoši adekvāts, un mēs vienmēr to varam nodrošināt. Praktiski ķīmijterapijas medikaments ir tikai docetaksels, kas būtu vēlams un visefektīgākais. Kliniskajos pētījumos konstatēts, ka vīriešu dzīvildze saņemot terapijā šo preparātu ir būtiski ilgāka, kā arī tā uzlabot sāpju mazināšanās un dzīves kvalitātes rādītājus. Bet izmaksas šai terapeitiskai schēmai ir augstākas. Izmaksās viena mēneša ārstēšanai ir ap 250 latiem. Ārstēšana var ilgt no 6 līdz 8 mēnešiem, respektīvi tas ir aptuveni pusgads. No savas klīniskas prakses varu pateikt, ka tik tiešām arī reālā dzīvē mēs redzam uzlabošanos šiem pacientiem. Viņam samazinās sāpju sindroms, ko izraisa tas prostatas vēža izmaiņas kaulos. Viņam arī bioķīmiski rādītāji uzlabojas, ja teiksim, viņam bija mazasinība no tā audzējā, tā uzlabojas, ja tas PSA, tas galvenais aktivitātes radītais, kas ārstiem palīdz novērtēt, kā uzvedās slimība. Teiksim, pēdējais pacients, kas pie manis bijis pirms 2 nedēļām, viņam tas PSA ārstēšanas sākuma bija 127 tas vienības. Pēc 6 ārstēšanas kursiem viņš nokritās uz 27. Pacientam arī samazinājās sāpju sindroms, ja līdz šim viņam bija katru dienu jālieto pretsāpju zāles, tagad viņš iztiek bez pretsāpju zālēm. Tā kā tik tiešām arī reālajā dzīvē mēs redzam efektu, šo zāļu efektu. Jā, ņemot vērā šo situāciju ar šiem medikamentiem prostatas vēža ārstēšanai, mēs no onkologu ķīmijterapeitu asociācijas esam uzrakstījuši jau labu laiku atpakaļ vēstuli Nacionālām veselības dienestam ar lūgumu iekļaut šo medikamentu docetakselu kompensācijas sistēmā prostatas vēža ārstēšanai kā efektīgāko šobrīd zināmo medikamentu, ko lieto ļoti plaši citur Eiropā un pasaulē. Bet līdz šim mēs vēl atbildi neesam saņēmuši, vai šī lieta tiek izskatīta un vai ir pozitīva virzība. Mēs pagaidām to nezinām. Bet mēs esam gatavi rakstīt vēl, un šis nav tas vienīgais medikaments, par kuru mēs uzskatām kompensācijas sistēma ir nepilnīga. Ir daļa vēl citu medikamentu, arī citām vēža lokalizācijām, kur kompensācijas
kompensācija ir ļoti šaura, kaut gan pasaulē to lieto daudz plašākām indikācijām, bet Latvijā tā ir pārāk šaura un tā liedz faktiski pacientiem saņemt šos medikamentus pēc indikācijām, tad, kad viņiem tas ir vajadzīgs. Šo jautājumu lūdzām komentēt Nacionālā veselības dienesta speciālistiem. Lai zāles iekļautu kompensējumu zāļu sarakstā, zāļu ražotāju firmu pārstāvjiem ir jāsniedz iesniegumi, kuros viņi piedāvā savu zāli iekļaut sarakstā pie konkrētas diagnozes, noteiktām pacienta mērķu grupām un attiecīgi piedāvājot cenu par šo zāļu iegādi. Un šajā gadījumā arī prostatas vēzim ir iesniegts medikaments uz kompensāciju, un mēs šo te medikamentu vērtējam. Un vērtēts tiek ne jau zāļu terapeitiskā efektivitāte. Šajā gadījumā to neviens neapšauba. Ja zāles ir iekļautas Latvijas zāļu reģistrā, tad viņām efektivitāte ir pierādīta. Bet mūsu konkrētajā gadījumā mēs salīdzinām šo te zāļu efektivitāti ar piedāvāto cenu un arī ar kompensācijas iespējām, respektīvi ar to budžetu, kas ir piešķirts gada laikā zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijai no valsts līdzekļiem. Un tad, kad mēs šo te visu būsim izvērtējuši, tad mēs pieņemsim lēmumu, un iedzīvotāji un arī tiem, kam interesē šīs te zāles, ar šo lēmumu var iepazīties. Mēs publicējam mājaslapā, visiem tas ir pieejams, un būs redzams, kādu lēmumu mēs tad esam pieņēmuši, vai kompensēt vai nekompensēt šīs te zālītes. Šajā gadījumā medikamenta iesniegums mums ir saņemts, firma to ir iesniegusi, ir piedāvāta noteikta cena. Mēs šobrīd izvērtējam to, vai šī te piedāvātā cena ir samērojama ar to zāļu terapeitisko efektu, ko viņas dod pacientam, un vai šī cena būs samērojama ar kompensācijas līdzekļiem, kas būs nākamajā gadā, jo šis gads jau iet uz beigām, un ja mēs izvērtēsim iekļaušanu vai nē, tad tas būs no 1. janvāra. Un līdz ar to tāda kādas budžeta iespējas būs nākamajā gadā, to tad skatīsimies un šajā lēmumā atspoguļosim. Es domāju, ka lēmumu mēs pieņemsim 2 mēnešu laikā. Decembra sākumā jau lēmumam par šo te zāļu kompensāciju vai nekompensāciju nākamajā gadā, tad būs zināms. Jūs interesējošos jautājumus par valsts apmaksāto veselības aprūpi, tā skaitā par kompensējumiem medikamentiem, varat noskaidrot Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.